Nu, kā elektriska intuīcija. Zemapziņa izslēdzies. Jau viss schēma, zin. Jā, bet tu ļauj reāli viņai darboties. Welcome to home. Kā tev sajūta, ka gribētu pasēdēt vai gulēt? Nē, tu tur esi izgulējies. Tur par daudz izgulējies. Tur ir par daudz, jā. Jā, tu visu laiku jāizdomā savus kaut kāds plāniņš, ko tu darīsi. Nogurdināt sevi. Aha. Un tu varētu ātrāk piedzīvot to dienu. Aha. Un tad tur jā, ir garlaicīgi. Tagad tas Džeks teica, ka viņš gribētu blakus kaut kā sievieti nevis tikai to, bet kaut kā paglaudīt tā arī. Jā. Es tev saku, tur izdomāju. Bet tur varētu būt interesanti ar otru arī ko. Vai ne? Tur varētu būt retrīt divi. Jā. Taču varēja atnest to gaismu. Jā. Es varu atnest? Jā, es domāju. Vai man tas atnest? Es to gaismu atnesīšu sākumā. Es to ļoti mierīgo. Tad gulēt tev tagad negribās, tu esi riktīgi izgulējies 5 dienas, jā? Zilā gaismiņa. Šī ir ok vēl. Jā. Vajadzēja vēl pēc stundu vēl. Bet ir ok. Domā, šitā. Tik stundu bija vēl. Lasies, tu saki, ka bija tā sevi kaut kāds dažas dienas vēl vairāk, tad kaut kas jaunas atvērtos, jā? Es domāju, ka jā, jo to prāt nav izslēgt, un it kā to viņu var sarunāt, ka viņš te ir pie tevis uz kaut kādu brīdi, bet tur vēl vajag visu iet uz priekšu. Tas, ko tu saki, ir teicis par tām 7 dienām, Jā. ka pie 7. dienas viņš saka kaut kas no Dieva ieslēdzās Jā, riktīgi. varētu būt, jo pēc 3. un 4. nakts es tāpēc ceru, 3. jau tu pamodies ar tādu wow momentu. Tev uz brīdi nesaprot, kur tu esi, un ir tās kas notika, tā kā tāds lauziens. Aha, tā kā tāds pārlūziens tajā visā procesā. Jā, tā pēc 3. dienas, pēc 3. nakts, tas ir tas lauziens, ka tu saproti, ka kaut kas vēl ir sagaidīts, tas kā tu nāc. Tad tev ir kaut kas tā kā salūdz. Tu varētu teikt, ka tu satiki sevi uz to momentu, krietni, teiksim, savādāk jau pavisam, ja? Pirmās dienas vienkārši esi tu, tā ikdiena, tikai tu ar apziņu esi, tu turies pie tā, ka tu esi pateicis, ka tu tur būsi, tu to izdarīsi, tev 5 dienas ir, un tāda saka pēc vai nav. Tā kā atlauzies mazliet sākumā, ja? Uz to, kad tu zini, ka tu tā kā sēdi un tā domā, tā, vēl 2 vai vēl 3 dienas, vai ne? Tad jāiet ir ārā.
tev nu, prāts visu laiku met ārā, vai tu vienu dienu jau, un tad tu skaties, tad tā dienā darīt, tad tu sēdi un izdomā, ko darīt, un tad visu laiku velkās tā diena, un tad tu dari to dienu, tev nejūti, tev vispār. Es šitā pirmās 3 dienas man nebūtu to stāstīt. Es būtu iznācis ārā. Nu, Tā kā kaut kāds... jā, nu es pasēdēju, kā nebija. Kā uzstās, vai nav tāda tauta, nu, kā es saku, tāda tauta, bet... Jā. Tas tās 3. nakts, tā ir 4. diena, man liekas, jā. Es tas neesmu. Tu pamosties un tāds, paldies, jā. Tu tiešām es kaut ko izdarīju. Bet visu laiku ir tik un tā, redz, kāpēc es te esmu, tieši kā, vai ir ārā tieši tik un tā, dabūju kaut ko jau pēc 3. dienas, un kā tu kaut ko piedzīvo, kaut ko foršāk, un tad tu pietiek, visu laiku tev moc, domāju, pa ēdienu vispār, ne? Tas ir vienkārši, viņš tur. Bet nav tā, ka es viņam nedevu ēst, laimi viņš dabūja. Jā. Viņš viņu izkoda ārā ar tādu baudu. Jā. Šitā ir labākā. Viss ir pietiekami. Pietiekami, ja? Jūrībā. Gaiši. Ir tikai no tēja. Ko es to tēju nav? Iedzeru kafiju. Nu, davai, iedzeram kafiju. Tā ir kafija. Vēl. Jā, par to šūbuļtieku, jā, tas pirmās dienas, tu iesēdies ik pa brītiņu un tāds, ok. Bet tu esi pirmās dienās sarāvos un tā kā... Māca klēpī, tā kā, jā, tas ir. Nevis guļot izlaidies, bet tā pāri krustam. Aha. Krustam, tā. Krustām? Tā kā nevis viņa virzienā, bet... Jā, tu dabū saliekt ceļošanu, viņš sarāvos. Tā kā embrijs, tā? Jā, tā kā embrijs, un tad tu gulši, šūpojies, un tāds, izstumš, un tad vienkārši saprot, ka tu esi atpakaļ. Klausies, bet tiešām tu tā kā nedaudz atcerējies no mātes vēdera kaut ko, vai? Nā. Tas no mātes klēpja, ja? Tu vienkārši saproti, ka es nezinu, tas bija kaut kāds. Tas bija pirmās dienas, kaut kas. Sanāk, ka nevis tu saproti, bet tu savienojies ar to savu zemapziņu, vistiešāk, nu, un tu to savu prātu es tā kā bijuši ielicis uz tādu pauzīti kaut kādu, ne? Beigās, jā. Vai? Nē, es domāju, ka tu, nu, jau, teiksim, tur kādā 5. dienā vai 4. Kad viņš tāds mierīgāks, tas prāts paliek, ne? Jā, jo tev visu laiku jāstrādā. Jā. Tu beidzot, tev atnāk kaut kā, es nezinu, pēc reizes šajās visas prakses, ko es biju gājis līdz šim, noved man pie šitā, es jau zināju, kā es jau biju izdomājis teikt pagad. Šitā pieredze ir tad, kad tev jau ir kaut kāda cita veida retrīti bijuši, kur tu zini, kā elpot, kur tu zini, kā... Nu jā, protams. Tu zini, ko es vēl tur... Tā elpošana daudz palīdz. Tā pierakstīšana, ka tu zini, ka jāpierakst idejas viss, kas tev nāk ārā, ko es nedabisks, ja? Un vienalga, vai jaunu plānu, davai rakstā ārā, vienalga, un tu šķīt veids, vajadzētu paņemt līdzi. Pēc tam pastīsimies dienā. Tas prāts nespēlē kaut kādu tur... Nē, tas funkās, es domāju, ka tur... Kaut kāda suna vai ko tur? Tas ir kaut kāds, ja vēji, vainot vēji jau ar prātu, kas nav bijis tīrs, Jā. uz turien, tad tu vari redzēt, kas kaut ko droši nobīties un visu pārējo. Jā. Tad tev ir...
Ja tīrs prāts, tad Jā, strādās. tīrs ķermenis ir neko neizdzēs, neko neizlietojam. Nē. Tur tikai tu strādā ar sevi, tur neko nenobīsties. Tur jāapzināties, ka tev ir sienas visur apkārt, ka tev daudz kas tiek klāt, ka kaut kas nočab, jā, tur uztraukums ir kaut kāds. Kaut kas tev tur. Tam nepievērš uzmanību. Tu zini, to, ka veids, tu reāli. Tu esi, tu dari. Jā. Tos es tev vēl nezinu jaunums. Dāvs bija varbūt iekurināja katlu. Tagad ir siltums, jā. Jā, es tikko radiatoram, jā. Karoči, viņš iekurināja katlu un biezmirs izstrādāt te. Dzersim tik, cik ir. Jā. Var sakot, tur un viss, bet es sēžu augšā, ieslēdzās. Šodien? Tas bija no rīta, tagad šitajā piekdienā. Jā. Ieslēdzās ugunsdrošība, ugunsdzēsības signalizācija. Es skrienu lejā, karoči atver pagrabu durvis, tur visi baltos dūmos. Bēģi, es uzreiz dāvāju zvanu pažarniekiem. Es zvanu pažarniekiem. Es uzreiz tās lūkas vaļā paņemšu to ugunsdzēšanu aparātu, kas zem elektrības skapis stāv. Ievelku gaisu, uzlieku kapuci, skrienu tajos dūmos iekšā, skatos, vai uguns kaut kur nav. Tie dūmi tā koža acīs. Es domāju, pizdzēts izskrien ārā. Es saku, Dāvi, vai aiztur elpu, noskrien lejā izslēgšanas pogu katlam, izslēdz viņu ārā, lai viņš varētu, lai viņš nomierinās, ja viņš jau turpina dēt. Karoči, visu tur, visu izslēdzām, uguņu nav. Beigās izrādījās, kad tas viss tie dūmi, kas parasti iet skurstenī, viņiem tur nebija, kur iet, viņi nāca pāri. Jā, tas džeks vienkārši bija iekurināts un aizgājis zars griezt. Es saku, citreiz tas sagāja, ka katls iekurinās un tā. Bet, labi. Atbrauc pažarnieki. Pirmais pažarnieks, man čomaks. Viņi brauca bez signāla gaismām. Es nezinu, kāpēc. Tieši tā, ka man zināja, ka tu tur sēdi. Viņi tikai ar tādu pirmie atbrauc ātrā policību. Ar margalkāšu, tā bez skaņas. Jā. Pēc tam atbrauc pažarnieki. Un pēc tam atbrauc vēl mēģi. Tā kā mums tur bija jautri. Jā. Tad jau viss tas bija beidzies. Tas jau bija 3. Tas jau viss bija beidzies. Bet zini, kad es ieraudzīju, ka tie dūmi veļās ārā, es domāju, es iedomājos, cik maksās remonts. Es sāku rēķināt kalkulēt. Es sāku uzreiz kalkulēt. Bet tā, ka es lejā tur ieraudzīju, ka uguņa nav, man tāds mieriņš, bet tāpat tas nemieris. Zini tāds? Jā. Kā tev tā nedēļa? Ko bija Rīgā? Jā, bija Rīgā. Kaut ko tur sadarīja, kaut kādu mašīnu. Nopirku Reizeknē. Es no Reizeknes atvedu to Indus tagad ir ciemojās, viņš tās meitenes izmasēja. Tās 3 staigātājas atnāca. Viņas nogāja 3,8 kilometrus vakar. Jā. Viņas pārcēlās pāri Mēmelē, tur, kur ir tāda pilsētiņa, ciematiņš Mēmeli. Tajā vietā. Jā, kā jūs tur tika pārcēluši no tilta? Tur ir kaut kāds pārcēlājs. Jā? Tur ar latviskajiem tādiem zīmēm, ar laivu pārceļ džeks pāri. Tā kā senos laikā. Starp citā viena meiteņa ķirpa pazīst to, ar kur tu biji tajā salā. Kurš tevi nepazīst? Viņai tur esot bijis kaut kāda fizioterapija kādreiz pie viņa. Viņš sot fizioterapeits. Jā, viņš ir tik labs, godīgi. Vienkārši, zin kā, tas Indus izmisēja. Tā viena meitene nāca tā kā no rītināties. Bet varēja just, ka viņi riktīgi grib tā kā runāties. Viņi man jau runās kaut 2 stundas. Bet, precēsies ir viens, bet tā baigi runātīgā. Baigi runātīgā. Tad mēs
mēs visi izrunājam. Es te izstāstīju, kā mēs te darbojamies, ko mēs darām. Es teicu, ka mums ir tumts retrīts. Man čoms Mārtiņš tur tagad iekšā un tā. Viņi saka, bet tad jau viņš ķirpi noteikti pasīst. Es saku, jā. Es saku, jā, viņš, man liekas, bija viņi kopā tur Grieķijā. Tā viņi uzreiz ieteicās. Jā. Tādās. Es tikai domāju. Es ierakstu priekš tevī. Jā, labi. Oi, tur tik tāda domas ienāc prātā. Tur riktīgi ienāk, jā? Tu ļaujies. Jā. Nu, kaut kādā pirmajās dienās tu viņu tā kā kontrolēt gribi, jā, nē, šito nedomās. Tas jau tā kā katoļiem, kad pasaka šito nedomās, un tu par to visvairāk ir domā. Nē, tu viņu forši par tā pieraudzīt, kur viņš aiziet. Nu, jau beidzot nav pašam nekur jābūt. Tu esi uz vietas. Vienīgais ir tas prāts. Vai nu viņš ir rekult izdomājumu. Tagad šitas ir forši, dabā izdomājumu. Tur es aizskries jau kādu uz priekšu. Nu. Tām domām. Kāds nāc apakaļ. Sākam atkal šeit. Un tu gribi saprast, kas ir tas, kas tev nav kopā ar tev. Piemēram, šobrīd es esmu te. Es esmu te, man nav ne pa labi, bet tas vienīgais, kas man ir tā upa tikko izskrēja. Viņš aizskrēja. Tik tā es viņu var aizlaist. Bet es zinu, ka man jābrauc vēl šodien uz pirts skolu. Bet viņš vairāk nav nākotnē kaut kādā trakajā devī, lai izdomātā izpošķodā, ka tu būs zelta kalna, vēl nezinu, kāds ir sarot. Viss nāk un viss jau ir. Bet tā pēc mana novērojuma par šitām minūtēm, ko mēs runājam, liekas, ka tev viens no tādiem lieliem ieguvumiem, ka tu to prātu uztver tiešām tā kā ārķermens, kaut kādu svešķermeni, kaut kādu instrumentu, kas tev, tu visu laiku saka viņš, jā, viņš. Jā. Viņš. Jā, jo mēs esam viņu vai nu speciālisti spieduši ārā darboties. Reāli viņam liekot strādāt, cik ilgi jau, 36 gadi. Labi, varbūt pirmos es neskaitīšu, 30 gadus tu viņu reāli lietas strādāt. Un viņš jau vairs nezina, kā ir būt ar tevi nemaz. Un tad tu pēkšņi, tu mums istabā nāc apakaļ. Lūdzu, nāc apakaļ. Viņš atzīst, ko tu tur vispār runā, davai močījam, davai ejam. Tur, kur es aiziešu tev, līdz tam stūrim, ko tu tur man, labi, aiziem pipumpēties, pievelkamies. Visi izdarījām, un to viņš ir sāc. Komunicēt. Jā, tu tur reāli pieķer kā pašu pieļaut situāciju, ka tu viņam piespēj to darīt, jo cenoties pakaļ tam mērķim, tai naudai, tai slavai, vienalga, balvai. Tas ir tas, tas viņš, kas aizskries un redzēs, kā būs. Un viņš visu laiku tiek sūtīts uz to pusi, uz tās attiecības, tās. Viņš tiek sūtīts pārbaudīt un izreikināt, kā būs pēc tavu prāta, tā kā pēc tavas vēlmes, jā, tu stāstītājs. Teicējs, vēl man patīk filmās, ka ir parasti teicēji, jā. Un tad vēl komēdijas ir tāda, ka tas aktieris vēl pastāst uz to teicēju, ko tu te vispār, vai ejam, ko tu nesaproti. Un tas man arī rezonē kopā savēlkās tā, ka tu arī savu to prātu aizsūt, tur tev vai pastāst, kā tur būs. Izsapņot, kā tur būs, un tas prāts tur izsapņot. Un tad reāli tu pats vainīgs esi, ka tas prāts ir tik spēcīgs, ka viņš vēl tavu ķermeni tam izdomātam, uzpūstam burbulim līdzā. Tajā ceļā iekšā. Jā, un tas ķermenis, viņš nav gatavs tādam ātrumam, kā tas prāts ir aizskrējis. Viņš rokas aiz muguras un tā skrien tavs ķermenis līdzā, un viņš ir nogurs tavs ķermenis. Viņš tev met visādas erorus ārā, tas ķermenis.
slumpas, slimības vispār, jo, lai tikai tevi apstādinātu un pateikt, ka nē. Tas viss ir uzpūsts tavs kaut kāds iedomāts veids, kā tu vispār neredz, kā tu dzīvo. Kā tu neredz. Jā. Tu aizēji to prātā izsūt iedomātā nākotnē, kur nemaz nevar piepildīt reāli, kā tu esi iedomājis. Kā siltuma ziņā? Tev bija silta? Nosalt? Nē, arī nenosalt. Vienīgi tas, ka tu elpo, tu uzelpo, tu uztais to enerģiju, un tad, kad tu atslāpst to, un tā kā enerģija aiziet prom, tev augsts, cevišķi kājas, bet vilnzeķis bija. Nē, apģērbs, viss kārtībā, tu paliec zem saigas, atkal sasildies, radiators sildi. Jā, tas viens radiators uz tām 3 telpām pa mazu. Tur dušas telpā, kad tu gāji mazgāties, tad tur likās augstāks vai? Nē, tur atkal ir ok, jo tu zini, ka tu ej uz to telpu, tur līdz siltā ūdeni būs, viss kārtībā silts ūdens, iznāc ārā, tu tik un tā esi beidz vienmēr ar augstu ūdeni, kad minūte ar augstu ūdeni, un tad tu iznāc ārā, tai telpā ir ok. Tā viss tolēt sākumā, tas pirmās dienas tolēt, kamēr pieredz pie viss tās telpas siltuma, tā tur bišķi rasoja, bija slapši. Bet tagad jau pēdējās dienas viss ir savs, zin kā. Viss tā kā. Tās sienas, tās jau ir, man liekas, tās, kas nebija dabūjuši šo siltumu, un tad, kamēr viss tas sasil. Jā. Šī pirmā reize bija tā izmēģinājuma trakākā. Bet es tur arī izdomāju to veidu, kā to visu automatizēt, to siltumu. Jā. Lai cilvēks tikai pagriez to siltumu, to regulātoru, un tad viņam ieslēdzās tie radiatori. Radiators vienkārši širos ieliksim tajās eļas radiators ieliksim tajos vietās, kur tie vecie radiatori bija domāti. Tur, Jā. Un es tur uztaisīšu to elektroinstalāciju, lai varētu pagrozīt, un viņi paši ieslēdzās. Tad, kad to pagrozi, ka vajag 25 grādus, viņi ieslēdzās, sasildi, ieslēdzās paši. Jā, viņš maisās tas radiators pa kājām. Tā varētu. Tu kaut kad nenokriti, kaut kur tur staigāji? Tu jau esi tik piesardzīgs. Tu jau zini, jau pēc pirmās dienas, tas ir tur, tas jāātri. Nu jā, tu uzreiz galvā uzzīmē to kartu, ne? Tad var rokām čamdies, protams. Tu vienreiz galvāts ir tikai. Pret kurieni? Man liekas, pret sienu. Jo tad, kad taisi savus treniņus un vispārējais, spiediens ir, un cits tāds vingrinājumi ir tādi, kas sorē uz galvu, un tad to vingrinājumu taisot, tu esi savādāk sagriezies pret istabu. Jā, tu domā, ka tu esi tur, jā. Un tad tu ej, nevēl tālu. Pēc sienu, jā, kā vienīgā reize. Jā, par to ēdienu arī izdomāju, pārdomāju, bet viņš tur saka, nē, čipšus vai šokolādi. Iznāca ārā, davai šokolādi. Kūku, davai kūku, veselu kūku. Pasaka Rolanda, ka brauksim kūkai pakai, uz kuriem pagaišu tu, ko jau, benzīntāk, davai uz benzīntāk. Domāju, es tieši gāju lejā, pat tāpēc domāju, būtu to piedāvāt uz benzīntāk aizmēt. Jā. Tieši tā iedomāju, jā. Es domāju, nē, tu taču parasti tādos benzīntākos nevar. Jā. Ēst. Wow. Jā, un tas bija vakarā, tad, kad vēders ir pieredzējis, tad viņš visvairāk aktīvāk. Viņam ir kaut kāds savs ritms. Jā. Savs Tas kā to ēd. Jā. Patīkami ir tad, kad tu viņu te par pārvari. Bet tad, kad tu jūti izsalkumu un ritīgi gribās ēst, ir tad, kad viņš beidzot ēd visu lieko, kas tevī ir. Tad tu sajūti, ka notiek process kaut kāds, jā, iekšās. Wow, jā. Jo, tad, kad tu, viņš ēd, tev gribās ēst. Un tad tev ritīgi ir davai to, tādā veidā, šitādā veidā piedīs pa to visu diētu un kas tev, ko tu man stāsti, vajag šokolādi. Un tad, kad viņš beidz savu to procesu, to ēšanu, to burbuļošanu un vispārējo, un tad tu esi pārlauz to,
saproti, ka tā ir uzvara. Mhm. Tā ir tā uzvara. Un tad atkal ok. Interesanti, ka tur arī ķermenis savu sauc pa viņš, jā. Jā, tu neesi tu. Es nezinu, kas tas ir. Tur ir. Mēs pat pieķēri, labi, mums ir baznīcā. Tad tu esi sevi saticis, jo skait tu zini, ka tu esi, kas tu esi, jā, tas, kas dzīvo mūžīgi, nekad nemirst. Tad ir ķermenis, un ķermenī ir tas prāts iekšā. Kurš ir tas teicējs? Kurš ir tas tāds, ka, redz, es varu nerunāt. Interesanti ir tas, ka es arī varu nerunāt, viņš to pateikt. Jā. Vai tu dzirdēsi? Nu jā, to dzirdēs tikai tu pats. Jā. Un vai tas ir tas pats? Man liekas, ka tas ir tas pats. Noteikti, jā. Nu, tur vienkārši tu saprati, kur ir tavs prāts un kur ir tas tavs pats, tad tas arī ir tas. Jā, tas trīs, ko baznīcā šodien saka, tā svētā trīs. Jā. Kaut ko viņi tur arī pareizi. Nē, nu tur ir daudz, kas paņemts vienkārši un sajaukts, tā kā vajag. Jā, man liekas, jā. Tur ir šitā. Bet ar šito mēs esam trāpīgi. Ir, jā? Galvenais, tiešām, lai ir tie cilvēki, kas iet, lai viņi ir ar pieredzēm. Jā, ir jābūt bagātībai. Praktiski iekšā nedrīkst, laikam, laistos, lai nebūtu, tā kā tu saka, 2. vai 3. dienā iznāk ārā, un kas tas pufel, ko jūs tu vispār? Arī pat tāds var nākt, jo pirmajā dienā tu var saķert šito eiforiju. Pirmā dienā tam ir kaut kas, ko tu noķer, jā? Tu vari saķert eiforiju, ka tu nācā ieraudzīt gaismu. Vai ne? Jo pēc pāris stundām jau tev uzreiz ir pieredze pie tumsas, un tad, piemēram, es pavēru durvis, un tev ir tā šķirba apkārt. Tur ir eiforija. Tu vari atkal šito ten noķert kaut kādu atkarību atkal. Ienāk, iziet. Vau! Jo šitas ir kaifs vēl joprojām. Šitik daudz redzēt, kas ir kaifs. Vai ne? Jā, un tad tās 3 dienas ir kā minimums, ko vajadzētu. Jā. Tu visu laiku zini, ka tu tur arī elpo, jā, tu elpo. Elpo. Citreiz ir vispār, ka tu nevari kaut kāds 15 elpas, tu tikai var ielikt, un ir tik grūti un smagi, bet vislielākais labums no tā. Un tad tu vari vienu dienu vispār 100, 120, davai. Un tad tu... Pirmajā naktī bija pēc pirts. No, kā bija? Elpot, tas ir kaut kas jāizmēģina. Vai ne? Jā. Tur cits līmenis tajā labumā, ka tu beidz elpot un ka tu izbaudi to savu darbu. Tur ir kaut kas. Tā man bija, ka es Ikarijā ir pelpoja. Un tad es tāds, wow! Jā, tu pēc pirces tīrs, es sev nopēru un tā, un tad ieeju tur iekšā, tas bija pirmais, man liekas. Es sakārtoju tur visu un tad augulos. Es neatceros. Un tad vienkārši tas pirmā nakts, labi, uzelposim, šuplitīt lārī, ka es sajūtu, ka es tur esmu tajā māca klēpī, un tad, pamēģinu. Tad tur nemaz daudz nebija augsts, kaut kāds 30. Tāds, wow! Un tad vēl vienreiz, un tad jau jāiet gulēt. Tad tā pirmā nakts jau. Kā tu domā, cik tu gulēji? Tad pirmajā naktī tikpat, cik parasti? Jā. Visu laiku, tagad pēdējās nakts ir gulēts ļoti saraustīt. Kaut kā, tomēr tas ķermenis ir tev vada ārā lieko, un tad tu celies un ej uz to čurā. Klausies, kā tur kaut kāda grauzēja peles nedzirdējās nekur? Kaut kas tagad vakar, man liekas, bija baigi tāli. Kaut kas čabēja kaut kur? Jā, kaut kur baigi tāli. Kaut vienu brīdi tikai. Jā, es augšā uzgāju, kur Jānis bija 2. stāvā. Visus tos atgriezumus no logiem sabērs maisos. Tur viena maisa bija stricelējusi peli. Varēja redzēt rīktīgi izgrausties. Jā. Tie grauzumi bija kaut kad tagad ziemā vai pavasarī taisīt. Tas nebija no rudens. Varēja redzēt, kas vajag. Tieši. Pats smieklīgi, pats smieklīgi.
Es arī iekšā te piekdienā tur riktējos. Kas tās ots? Taču nosities. Nebūs, vai ne? Tur kaut kā diena, divas, man liekas, ka pat ceturtdien, trešdien. Mīau! Tā skaņas sajūta vajag lielāka. Tas nādēļ, tāds aizlido garām. Ko tu tur plātīsies ar rokām, ne tu redzi, kur sist neko. Tu palaidi muška neredzēja, aizlido garām. Iekot? Nē, netrāp. Tad, man liekas, ka tas bija trešdien, tad vakar ceturtdien. Viņš tur šopuļdīt, kā šopojies, kaut pie sejas, es jūtu, varētu nosīt. Tiši, kas sit ir, es nedzirdu vairāk, yes! Divi vodi. Viņi kaut kā sajūt to siltumu. Ne, nu labi, pirmajā tajā dienā es saprotu, ka viņi varbūt no lauka ienākuši te gaisams. Nu, viņi taču jūt, ka tur iekšā ir kaut kas smaržīgs Mārtiņš nekāds. Jo, tīši, pēc pīts, tur ir labi. Bet tad dīvaini, nu, kad viņi taču nomirst katru dienu, ne? Tā nebija dzirdējis. Nu, tā saka, ka tie zēni odi tur dienu dzīvot, mātītes dzīvot ilgāk, bet mātītes cipa nekožot. Nu, neviens nedara piekos. Es pieredzēju. Negribās tā kā atpakaļ tur iet? Šī diena negribējās kāpt ārā. Vēl pirmā gulēt iešanas bija tāds, wow, tu būs jāiet ārā, vai, wow, yes, Bet tad, kad tu, nu, tagad tev modinātais, tu dzirdi otrā istabā. Oi, nē, vēl nē, un tad tas miegs tāds, bet miegs vairs nav tāds, tā kā tev te guļot. Miegs tev ir tāds trausls. Tu visu laiku pa laikam mosties, ja? Tev modina augšā ķermenis, kaut kas ir jādara. Nu, visvairāk jau jāiet uz toleti, viņš to tīri ārā, smuki tīri ārā. Pa lielam arī katru dienu jāiet, ja? Nē, lielam tikai pirmā dienā visi. Ne, divreiz tur kaut visu stundu. Jā, divreiz tikai kaut visu. Tu pārējās dienas pa mazam visu laiku gāji, ja? Jā. Nu jā, tas ūdens, lēns. Jā. Jā, jo pirmdien arī neko neēdu. Es tieši domāju no tām pozīcijām, tu prasīji, kā tev par šo nedēļu, ko sadarīja un tā. Var teikt tā, ka īstenībā es tā padomāju, nu nekas par tām 5 dienām, nu pa lielām arī pa 7 dienām, nekas baigi neizmainās. Liekas, ka tu kaut ko zinu var nokavēt tādā tumsas istabā. Nu, ir prāts tā ierunājās. Manējais prāts ir tā iesakās, ķipa kā tas ir viens tā ko nevarēs. Jā, un es arī par to domāju, kā tu mēģinās 3 dienas, bet labi ir, es pieļauju, tas minimum 3 dienas. Tā ir jēga. Bet tad tu saki, ka nezinu, kā tur pārējā darbā un vispārējā, bet tu taču bija atpūsties cik nedēļu. Arī, jā. Nē, kad atpūšās, tad ir tas moments, bet te tev liekas, ka vismaz no ir. Tu kontrolē, ka tev telefons sasniedz. Jā, tu visu laiku kaut ko zini, dari tāpatās. Man bija tā, kas atvaļināja mašīnu pārdomu. Tā kā, jā. Jā. Nu, tas ir tā. Jā, bet skatoties atpakaļ, ir ļoti viegli. Piedzīvot to dienu ir jāstrādā. Ir jāstrādā fiziski, lai tu nodarbini sev, lai tev nebūtu. Tu droši var atpūsties, ja cik vien ilgi gribi. Nav nekāds rītums tā. Negribēs nekāda rītumā, lai tev nebūtu kaut kāda pārmešana sev, ka tu to nesēši. Un lai tev tas prāts nodarbinās. Kā tu vairāk, ja tā skatās visu šo laiku, domāji par nākotni vai par pagātni? Pagātni kaut kā pat uzrokās augšā atnāk. Tad tu pie viņas tā, šitāds pārdzīvojums, šitāda vaina. Es nezinu, vai tā ir vaina vai ne, vienkārši pagātnes kaut kādas vīzijas.
Bet izlaic arī kaut kas tāds ārā, ka tu tā likās, ka, wow, to es biju aizmirsis, vai? Jā. Bija tādi, ja? No pagājušajā, jā. Daudz bija tādu. Wow. Bērnieki kaut kādi, es domāju. Un tad forši to viņiem tā kā izstrādā, viņas to izdomā, viņas un nedzen prom, vai tu nenorāji. Skaidrs, ja riņķis un kaut kāds tāds pazudušais kadrs atnāk, ne no bērnības vai kaut kas tāds. Jā. Es tā uzsiti nevar atcerēties, bet bija tāds ar sēdz kopā, bija daudz. Jā, un es domāju, šies man vēl ir neaptverams, ko viņš man tā mums istaba kaut kā sakārtoja, es domāju. Pat no sevis, tu to vari domāt, tu vari likt no biksēm ārā, tu vari gulēt, neko nedarīt, bet tur viss kārtojās. Jā. Kaut kas tur ir tā tumsā. Ne jau pa vēl tu atnāk kaut kāds ar tiem labākiem draugiem kādreiz, kas ir bijis, tur bija daudz tādu. Vienkārši viņi atnāk, tu iziet cauri, bet tu nenosod vairāk, tu viņiem nepārmet neko, kā ir bijis iepriekšējiem draudzenēm vai ko tam līdzīgi, tur visiem tāds, tu visu samīro, tu viņus palaid, un tu viņus saprot, un kāpēc tā bija, un kāpēc tu tāds bija, un tad tā aha momenti bija daudz. Jā, tad tev liek reāli liek strādāt ar to kārtu sakārtot to piedu. Tu nevienam nesaki piedot. Tu viņu tā kā izdzīvo vēlreiz ar šī brīža nostāju pret to. Jā. Kur ir ok. Jo tas tev veidoja, kāds tu esi šodien. Tā pieredze, ko tu dabūji, tā nav un nesāpīgi, ne tavu vainu, ne viņu vainu, bet tā ir tavu pieredze, tavu bagātību. Tavu uzvaru, kas tā ir tavu uzvara. Lai gan tu biji zaudētājs, kā tu iedomājies, ja, ka tu zaudēji kaut kāds draugs vai kaut kādu savu meiteni vai vienalga ko, bet tā ir tavu uzvara. Jā, tā ir tālāk. Un... Jā. Ja tu varbūt arī ar viņu palika kopā, varbūt tavu dzīvi tieši būtu kaut kur nosēdusies, ne tur, kur vajag. Pilnībā. Un pa nākotni daudz domāju. Jā. Būvēja kaut kāds plāns vai tā kā tu fantazēji tā vienkārši? Tur reāli ir solis pa solim. Tur ir solis pa solim, kā piemēram tur jālas. Tā rīcība, redzēt. Bet tu sajūti atšķirību, ja, piemēram, no ikdienā tu brauc ar mašīnu, strādā, darbojies, zvani. Tīri statistiski tev tur ir, pieņemsim, 80,000 domas. Tad esot tur iekšā, tev ir mazāk vai viņš vēl vairāk iesnātās? Tu vari katrai aizseku izsekot, tu katru vari pieķert. Tu pie katras var būt klātesošs, godīgi. Tev vairs nav. Aiziet, ok, pieslēdzies, izdomā, nāču. Jā, jau nav tās ikdienas domas, kas tev visu laiku ir. Tev nav cita cilvēka enerģija. Un tas arī. Jā, tas ir ļoti daudz, jo tad tu beidzot esi ar sevi. Tev ir tikai tas, ko tu, un tu nejūti tas, ko cits, jo tā telepātija un vispārējais strādā joprojām, kaut arī mēs vēl viņu neizprotam vai nejūtam. Mēs viņu neizmantojam, galīgi. Vai nemākam izmantot. Jā. Bet. Tu kā teici, ka tev slēdzās iekšā, ka tu zināji, ka tur būs modinātājs, ja? Jā. Ka tu zināji, ka tur atnāk šeis, vai ne, un tā. Jā, viņš jūt, jā. Tas viss ir.
Jo tā daļai, kas esi tu pats, vai ne, kas ir tā dieva daļiņa tevī tā lielā. Jā, tas, kas mums vieno visu. Viņam jau vispār nav laika, nav pagātnes, nav nākotnes, viņš tā kā visu zina, bet, mēs esam ielikt ķermenī, kuram tas ir, un mūsu prāts tā to pasauli ir izveidojis, ka ir laiks, ka ir kalendārs, kad visu cilvēki to visu ir sadomājuši. Jā, tas cilvēks viss izdomājis, lai tev ielikt rāmī, kurā tu neesi ieliekams. Neesi ieliekams rāmī, un tad... Jo pasties, tu, teiksim, suns dzīvo, ja? Ar Evitu kopā, bet viņš jau nezina, kad ir kalendārs, ne? Bet viņš tāpat ir dzīvs, ja? Jā. Interesanti. Ir, jā. Tas ir interesanti, kā pazūd. Ir vēl tur tās trauksmes kaut kādas. Bet nav tā, piemēram, kāda trauksme par to, ko tu domā, vai es dzirdu tavas domas. Jo man tur bija tikai es un manas domas. Jā. Man nebija kaut kādas dīvainas domas, kā es izskatos, vai kas tev pirms deguna, vai kāds tev deguna. Vienalga, kaut kāda citreiz ir tādas stulbas, kāds tu izskaties, vai stulbas. Jā. Tur pilnīgi nekas tāds nav. Jā, tāpēc, ka tu jārā pie citiem. Jā, un tev citi tā kā nosod vai iztēma. Un tagad citi nav. Tev nav. Un kā tu domā par to telefonu enerģiju? Tu kaut ko sajūti, tu esi tīrāks? Viņa man bija ietīt folijā. Jā. Tas tev prātām atkal bija svarīgi. Nē, tie tev netraucē, tie tev bija folijā. Tur nekādi viņi nevarētu nākt ārā. Jā. Vienīgais, kas tā kā vajadzētu piestrādāt to, ka vienkārši piestrādāt pie tā, lai nebūtu arī tā elektrība. Elektrībai tik un tā ir zemās frekvences, un tu dzirdi to radiātoru. Nu jā, kā kaut kas tur tirkšķā vai? Tu dzirdi vienalga to pašu strāvu. Vai ne? Jā. Un tāds klusums ir iestājies, kas arī nav slikti vai kaut kā tam līdzīgi, bet tad, kad tu saproti vairāk, kas ir frekvence vai tā vibrācija, tad arī to varētu izslēgt. Tad vēl būtu krūtāk. Daudz domāju par to brīdi, par to, kā viņi varētu apsildīt, un tas labākais variants, ko es esmu izdomājis, ir to skāpt par cauruli zem brīdis. Un sildīt ar kādu no elektrības aparātiem. Jā, varētu jau laist arī to ūdeni, kas blakus, teiksim, kādā istabā kurina, bet tad jākurina kādam, jā. Ūdeni tosoli jāliekšu. Jā, un tad viņš nesasalst. Tad atkal nav bēdas par ziemu, ka tur kaut kas pārliekšu. Jā. Tas ir viens. Tad tā apsilda viss forši sanāk. Bet tas atkal, skatoties, vai bet tad, ieteikuši veselam mēnesim, un tad varam domāt par to, jo tagad es uztaisīšu tos radiātors. Jā. Un ar to arī pietīsim, tas neko daudz nemaksā. Jā. No iekšpus, tu saki, ka dažās vietās ir kaut kur var redzēt, kad ir diena ārā, kad ir nakts. Jā. Vienīgais man beigās Magaiveri. Jānopērk Magaiveri, un tad, kad es domāju iet iekšā, tad vienkārši paņem sev tos punktus vēl aizlīmēt ciet. Kurš tu redzi, jā? Jā. Pilnīgi. Tur nav šķirmas kaut kāda, bet kaut kāds gaismas punktiņi kaut kur vēl. Tur koridorē pie toilets ir tāda. No boilera varbūt gaismiņa? Nē, caur nesmiņu. Virs durvīm tur tāda putoplasta līsti ir kaut kāda. Tad tur. Un tā ir reāli balta. Tu var redzēt, ka viņa ir balta. Jā, viņa ir reāli durvis var redzēt. Bet tur var pielīmēt priekšā kaut ko. Dīvainīgais bija tas, ka lēkā ar bumbu, un tad tiem kustības sensoriem
iededzina zaļo gaisu. Kā zaļo gaisu? Jā, iedomājāt. Kā tas ir? Es nezinu. Šito es nezinu. Ieiet pārbaudīt tagad. Nu, tu tā kā. Jā. Un viņi iedegās. Tikai tu šitā taisa augšā, viņi iedegās. Slējām. Tā kā pazūd viņi tā kā uz kaut kādu vibrāciju, uz kaut ko viņi jūt tev vēl. Bet es aizlīmēju ar skoču. Krustā viņš ir šķērsā. Un to zaļo gaismu tu sit cauri. Viņa ir tā mazā zaļā gaisma tā. Tu domā? Sensori. Kustības sensori? Diodīt. Jā, tā diodīt. Koridorī, kad tu taisi durvis ciet, viņi arī iedegās. Kaut kā uz to spiedienu varbūt neizpētību un palika garlaicīgi to visu. Čakarēju gaismu. Nē, viņi var ielikt kaut kādā melnā maisā. Kaut kādā celofāna melnajā maisā. Nē, viņai jau ir MacGyveriem visu. Tāpat tās tu kaut ko redzi. Tas ir dīvains fakts. Tur jāpārbauda. Jā. Kā viņi dabū ārā. Un viņi, tad, kad tu lēkā vairākas reizes, viņi neparādās vienā vietā. Viņi tā kā izlaiž, ka tur. Jā, es tas arī. Šitas bija bāls tāds. Ok, davai, šitas jāpārbauda. Šitas jāpārbauda. Jā, pieredze ir ļoti bagātīga. Ļoti bagātīga. Tagad ir rīcība. Rīcība. Rīcība dot otram dievišķo. Ko tu esi no vingrinājumiem pievilkšanās, tad kājas cilāja? Jā, man bija pievilkšanās ar rokām parastajā veidā. Pievilkšanās rokām otrādi. Tad bija prese, kamēr tu karājies. Bija prese kājas uz vienu pusi, uz otru pusi. Tad uz stiem tie bija 3 vingrinājumi. Tad tas 5 litru pudeles no pačuk bija 2. Un ar tiem es visu laiku tikai svaru bumbām taisu. Tad pietupjos ar rokām taisini. Tad arī šitos te taisini. Visas svaru bumbām. Pēc sānpres uz augšu celšana. Beigās ir 9 vingrinājumus pildīt tev. Vēl kas ir svarīgi īstenībā. Forši ir tad, kad tu sakrati asins, paceļot kājas gaisā. Un galvu lejā pie sienas. Atklāja kaut kādu Mārija efektu. Un tad elpo arī, cik vien var. Kad uz rokām stāv, jā. Stāv uz rokām. Kājas gaisā. Un tad tev samainās ļoti ātri asins un viss tas ķermenis kaut kādu gravitāciju vai savādā. Tad atkal apšēd šūbiņtīklā izbaudi. Tā ir tālāk marināt. Jā, interesanti, ka tā esi. Sajūtas uzreiz, par cik tu neredzi, tur uzreiz ir kaut kāda jauns līmenis tam sajūtām, ne? Un taustē un maņai, ne? Ožai, kā tev? Ožai, jā. Ķermenis automātiski kompensēja, tu, piemēram, to tumsā sēdi un neredz, tad tev uzreiz kaut kas ieslēdzās vairāk. Jā, tev ir asāka dzirde, tad, kad ir klusums. Vai ne? Tad tu dzirdi traktoru, ne, tā ir mašīna, tā ir tas ir autobus, tu dzirdi putnus, lietu. Telpā, kas notiek kaut kas pastāja, aizver durvis. Dāvas ir, ok, tad ir 11 vismaz vai 10 skaidrs. Jā, tev ir staigā. Jā, tad jau redz, kas ieļāvas. Tas satiks viņu pa darba laiku, un tad tu zini, tad tev prāts jau izkalkulē. Jā.
svarīgi pazaudēt to ritmu, lai tas prāts beidzot apjūk, lai viņš nebūtu savā komforta zonā. Jā. Lai tu dabū izsist vēl vairāk ārā. Tu nemoc sev mīguli. Jā, taču jāsit jāpagaro bišķi. Nē, baigi interesanti, tiešām tā.